Tuvojoties 12. klašu izlaiduma laikam, arvien vairāk jauniešu satraukti lūkojās savas nākotnes profesijas izvēlē. Medicīna – tā ir nozare, kuras prestižs ir neapšaubāms. Nevien ārsti, bet arī ārstu palīgi un citi medicīnas nozares darbinieki ir un būs pieprasīti. Rīgas Stradiņu Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža ir viena no senākajām medicīnas izglītības iestādēm Latvijā, kur apvienojot tradīcijas, nozares profesionāļu zināšanas un jauno tehnoloģiju inovācijas sagatavo jaunos speciālistus. Koledžā mēs īstenojam gan īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, kuras mums kopumā ir 4. Tātad mēs šeit sagatavojam kvalificētus ārsta palīgus, neatliekamās medicīnas ārsta palīgus, farmaceita asistentus un masāžu speciālistus. Un mums ir arī vidējās profesionālās izglītības programmas, kurās mēs sagatavojam zobārsta asistentus un māsu palīgus, kas arī ir ļoti nepieciešami nozarei. Koledžas studiju programmas ir saņēmuši augstāko akreditācijas novērtējumu, kur šajā akreditācijā piedalījās ārvalstu eksperti. Būtiska pievienotā vērtība ir pasniedzēji, kas ir medicīnas nozarē praktizējoši profesionāļi, kas spēj ne tikai sniegt nepieciešamo teorētisko un praktisko mācību apgūšanu, bet arī dalīties ar pieredzi no reālās darba vides. Studiju programmas ārstniecība direktors Ritvars Ziedonis ir ne tikai praktizējošs ģimenes ārsts, bet joprojām īsteno arī dežūras Gaļezares slimnīcā, jo medicīna ir sirdslieta. Mums praktiski visos studiju kursos ir praktizējoši mediķi, piemēram, ja tā ir ginekoloģijas cikls, tad tā ir ginekoloģi, kas māca students, ja tās ir ķirurģijas cikls, tad tas ir praktizējošs ķirurgs, pie kuriem arī studenti iet nodarbībās uz slimnīcām, skatās reāls gadījumus, risina situācijas, redz pacientus. Viss, kas ir programmai atbilstoši. Studiju programmā ārstniecība tiek sagatavoti ārsta palīgi un neatliekamās medicīnas ārsta palīgi. Studiju programmas ilgums 3 gadi. Programma ir plaša, iekļaujot gan kliniskos priekšmetus, bāzes teorētiskās zināšanas un ļoti liels laiks tiek veltīts tieši praktisko zināšanu apgūšanai. Esmu 2. kursā studenta ārsta palīgos. Mani sauc Karīna, un es priecājos, ka tieši mūsu koledžā nav tikai teorētiski apgūstamas zināšanas, bet ļoti daudz varam darboties arī praktiski. Un šodien ir tā iespēja ievietot intravenāzu katetru. Šeit man ļoti patīk, ka mēs tiešām ļoti daudz praktiski darbojamies. Docētāji ir vienkārši fantastiski. Viņiem ir ļoti liela dzīves pieredze, viņi ir ļoti zinoši un viņi tā savas zināšanas ļoti cenšas atdot mums. Viņi tiešām cenšas padarīt mūs par ļoti labiem speciālistiem nākotnē. Un šīs praktiskās iespējas mēs varam uz mulāžām klausīties pacientu, gan sirdi, gan plaušas, trenēties intravenozes injekcijas, katetrizāciju. Un arī iespējas praksēs iet ļoti plašas, un to nodrošina koledža, un mēs katru semestri varam iziet vai nu kādā lielākā slimnīcā, vai poliklinikā, vai ģimenes ārsta praksē savas prakses. Būtiski pieminēt, ka īstenot sapni, lai kļūtu par mediķi, var ik viens, kas sirdī to ļoti vēlas. Mācības prasīs daudz laika, bet tas ir tā vērts, tā iedrošina Diāna. Tieši šeit es izvēlējos mācības vairāk iemeslu dēļ. Viens no tiem iemesliem mana mamma studē šeit, viņa tuliņās būs pabeigusi ārstniecisko masāžu, tātad 2 paudzes studē skolā, tātad jebkurā vecumā var šeit studēt. Arī mani draugi šeit ir mācījušies dažādās specialitātēs, un viņi visi teikuši vienu ļoti draudzīgu atmosfēru, skolu lektori tiešām pretīm nākoši, un es arī šī pusgada laikā varu teikt, tā ir taisnība. Tiešām nebaidīties. Es pirms tam darbojos mākslas jomā, mūzikā, tātad nekāda saistība ar eksaktējiem priekšmetiem, un es teiktu, ka manuprāt, man viss sanāk. To, ka studiju videi piemīt īpaša, kā paši saka ģimenes kaura, pierāda arī fakts, ka lielākā daļa mācību spēku ir skolas absolventi. Es esmu arī absolvents šajā koledžā. Pieredze ir tāda, ka šeit tiešām sagatavo ļoti labi, tātad maksimāli, cik vien studiju procesā var ieguldīt un panākt rezultātus, to šeit izdara. Jo šeit ir gan, protams, teorētiskā bāze, gan liela praktiskā bāze, ir ļoti labas simulācijas, mūsdienīgas, tātad mēs mācību procesā varam simulēt visus klīniskos gadījumus tā, kā
teiksim, kā dzīvē. Mums ir tātad visa aparatūra, kā tieši pieņemsim neatliekamās medicīniskās palīdzības mašīnā, tieši tā pati aprīkojums, visa aparatūra, viss tas mums ir pieejams arī šeit koledžā. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Patreiz studenti veic atdzīvināšanas pasākumus, paplašināto kardiopulmonālo reanimāciju. Turpini sirds masāžu. Divas 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pulsu un ritmu pārbauda. Ventrikulāra tahikardija. Sagatavojamies uzlādē. Uzlādē, malā. Jānis Sauzāns ir programmas ārsta palīgs 2. kursa students. Viņš savu nākotni vēlas saistīt ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Šobrīd jau uzsācis arī savas prakses un darba gaitas medicīnas iestādē. Man patīk tas, ka mācību process ir apvienots gan praktiskās, gan teorētiskās zināšanas, kas ļoti labi savienojas kopā, un arī ir iespēja 2., 3. un 4. semestra beigās aiziet arī praksē un redzēt īstus pacientus un pielietot iegūtās zināšanas jau arī praktiski, kas arī palīdz attīstīties un augt kā ārsta palīgam. Tieši praktiskās nodarbībās mēs izejam cauri katram mazākajam sīkumam, kas palīdz mums saglabāt to mieru un pārliecību reālās situācijās. Rīgas Stradiņu Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā ir integrēts jaunākās simulāciju inovācijas, lai pēc iespējas labāk ļautu piedzīvot reālo situāciju inscenēšanu, un tas ir būtiski, jo studentiem apgūstot prasmes, mazinās satraukums nokļūstot reālajā darba vidē. Šo mēs izmantojam parasti mācību procesā, gatavojot studentus klīniskajiem studiju procesam, kad viņi tālāk iet slimnīcā, lai viņi būtu maksimāli gatavi strādāt ar reālu cilvēku, lai viņi jūt, kā tas pulss jūtās, jo, piemēram, šajam manekenam, ja mēs uzliekam reālu situāciju imitēt, šeit es te paspēlējos ar visādiem parametriem, pirms tam jau, ir uzlikts, ka ir 156 reizes minūtē ir tahikardija, jeb ātrāks pulss pacientam. Mēs redzam arī spiedienu, ko viņš ģenerē. Ja šeit pieliek uz palpējumām vietām kaut vai tikai roku, mēs jau jūtam, kā pulsē šī te artērija, un students saprot, kā tas dzīvē izskatās. Šo monitoru var pagrozīt. Mēs šos manekenus izmantojam arī eksāmenos, arī valsts eksāmenos. Ļoti noderēja, piemēram, Covid laikā, kad līdz dzīviem cilvēkiem mēs slimnīcās nevarējām tikt eksāmenus pieņemt un vispār mācīties kā tā, Tad docētājiem pagriežot šo te monitoru projām no studenta, viņš neredz, kādi parametri tur ir uzlikti. Viņš uzliek manžeti, nomēra spiedienu, un tad mēs sakam pareizi vai nepareizi. Tad viņš apzinās savus kļūdas, arī to pašu sirdsdarbību. Tas pats ir arī ar šo te plaušu manekenu, sauksim viņu tā. Ir uzzīmēts, kur ir šīs plaušu robežas, mācību procesā students mācās, kur likt fonendoskopu, kur klausīties trokšņus, tiek palaisti dažādi trokšņi, lai viņš maksimāli pietuvinātu tās savas zināšanas, kā tas dzīvē var izklausīties. Un tad jau var to maiciņu novilkt nost un eksāmenā paskatīties, kur viņš vai pareizi liek, vai simetriski liek. Būtiski pieminēt, ka skolas mācību programmas augsto kvalitāti apliecina arī aizvadītajā nedēļā iegūtā 1. vieta Latvijas medicīnas koledža olimpiādē, kas bija veltīta jauno medicīnas profesionāļu izaugsmei un kardioloģiskās aprūpes jomas attīstībai. Olimpiādi pirmo reizi Latvijā organizēja un realizēja Rīgas Stradiņu Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža. Olimpiādas sasniegums mums pašiem bija kārtjoreiz apliecinājums tam, ka pēctecība ir ļoti svarīga ir sadarbība ar nozari, jo, ārsta palīgs ir arī sadarbībā ar nozari studē, tātad lielākā mācību daļa ir praktiskās un prakses nodarbības, tad jebkura olimpiāda mums ir pieveicama un rezultāti ir sasniedzami visaugstāk.
Ja vēlies kļūt par ārsta palīgu, īsteno savu sapni, uzsākot studijas Rīgas Stradiņu Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā, un esi drošs, tev būs iespējams sevi īstenot profesionāli profesijā, kas ir un būs pieprasīta Latvijā. Es domāju, ka tā nākotnes medicīna bez ārstu palīgiem vai ārstu, es pat teiktu, asistentiem, kas lielā mērā uzņemās ļoti daudz darbus, tiešām gan tehnisks, gan psiholoģisks, gan cita veida, īstenībā nav iespējama, un tā nebūs iespējama. Noteikti tā ir viena no pieprasītākajām profesijām, tādēļ, ka ārstu palīgi šodien strādā gan neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, gan ģimenes ārstu praksēs, gan slimnīcās, gan arī privāti dažādos formātos. Viņa ir ļoti interesanta un ļoti skaista profesija, un tāpēc, ja izmantošu izdevības, vienmēr teikšu, nāciet studējiet, un nāciet studējiet jebkurā vecumā, jebkurā brīdī, jo tās ir mūža izglītība, ir tas interesantākais. Un ārsta palīgs strādā gan ambulatorijā sektorā, neatliekamās palīdzības sektorā, gan arī viņš var veidot savu feldšerpunktu reģionā un strādāt. Un viņam ir jāpārstāv visas medicīnas disciplīnas.